Šodien praktiskās grāmatārpošanās sesijā es vēlos parunāt par pazīmēm, kas liecina, ka tev ir jābēg uz kalniem vai mežiem, ja tu dzīvo tik plakanā zemē kā Latvija. Šīs pazīmes ir no Roberta Grīna savaldināšanas māksla. Tātad, ja kāds, un es to visu pierakstīju, ja te ir ļoti daudz punktu, tātad, ja kāds tev tuvojās ar citiem cilvēkiem netiešā veidā, bieži sarīko nejaušas satikšanās, sūta jauktos signālus, jā, nē, kurš zina, rada mīlestības vai draudzības trīsstūrus, raisa tevī trauksmi un neapmierinātību, iedveš tavā galvā idejas caur mājieniem, no sākuma spēlē pēc visiem taviem noteikumiem un vienmēr saka, ka izbauda to pašu, ko tu izbaudi, pielāgojas visiem taviem garstāvokļiem un uzvedas kā tavs ideālais spogulis. Jautā tev par tavām fantāzijām, kas tev ir, un dod mājiens, ka viņi varētu tās piepildīt. Rada satraucošu neziņu, aprēķinātus pārsteigumus, uzvedas vienmēr tā, ka tev ir jādomā, ko viņi dara. Vienmēr glaimo tev, mierina par tavām nedrošībām, saka visu, ko tu vēlies dzirdēt, ar saldiem vārdiem un solījumiem, bet ar tik tādu neskaidru caur puķiem valodu, lai tu vēl tur vari izlasīt vairāk to, ko tu vēlies dzirdēt. Viņi rada asociācijas starp viņiem un poētiskām lietām. Spēlē upuri, lai iegūtu tavs līdzjūtību. Mēģina izolēt tevi no citiem un visa pazīstamā. Veic pašziedošanās aktus. Piedāvā tev šo intīmās attiecības ar mammīti un papucīti, fantāzijas, cenšas tevi ievilkt tādās vairāk nežēlīgākās, tumšās puses un tabū lietās, spēlē uz zvaigznēm un likteni, visiem tiem mistiskajiem spēkiem, kas jūs saista, jauc baudu ar sāpēm, liek tev justies vainīgai vai nedroši, ierosina šķirties, tad atkal skrien atpakaļ un atvainojas, un visu tādu flirtēšanu un mājienus nobeidz ar tādu drošu, pat agresīvu gājienu, kas skaidri parāda, ka jā, viņi tevi grib. Tā kā ja kāds šādi uzvedas, beidz, nopietni, mūc.